Attiecīgi, Riepa Austrija nevienīgais tev ir busa projekts, bet mums arī. Attiecīgi, mūsu šoferu beņķis Kārlis, es varu rast no pakaļ, viņi salauza. Fox & Crafter projektiņš. Karoči, jā, tā iepriekšējā sērija redzēt, bijām Lānē, mēs viņu nopirkām, tu peļķē iekāpi. Jā. Nofilmē peļķi labāk, lai cilvēki redz, kādos apstākļos tu strādā. Jā, šobrīd, ko mums plānā ir paveikt, mums plānā šim projektam ir pilnīgi sānu pārmetināšana, grīdas sametināšana. Esam iegādājušies jaunas durvis, pilnīgi jaunas visas, cik mums viņas ir, 5 jaunas durvis, motoru pārsagi, bumperi, spārni, visi plasmasi, teiksim, viss pilnībā jauns. Viss, kas ir nomaināms, tas mums ir jauns. Esam veikuši motoram apkopi, attiecīgi zobsiksnes, sīksnes, kvēlsveces, radiatori, viss, kas bija nepieciešams, trubas visas, jā, televizors. Viss, kas bija nepieciešams, mēs esam to jau paveikuši. Motora pārsags ir uzlikts šobrīd, lai lietas mums netiek iekšā, bet mums ir jauns. Un kaut kā tā, izskatās tā, it kā uz šrotu viņš tūlīt brauktu. Šeit var piehalturēt astum sniegu. Ķipa aizvāc visu sailāku sniegu. Vienkārši Kārlis bļāns. Šī ir mūsu skaistā grīda. Parunāmas lūkas skats. Karlsons, redz, kur ir? Karlsons iekšā ir. Žum. Es domāju, ka tehniskajā skatē caurumus neredzēs. Karoči, jā. Tas būs ēdienu būsiņš? Kas mums tas būs? Jā, food trucks. Food trucks, man lūdzu dubultos načus ar augstu aliņu. Nebūs. 6,50. 5,50. Ir atlaides studentiem? Jā. Nu, jā, attiecīgi izstāst daudz sliktāk nekā iepriekšējā reizē, protams, bet tas ir reālais stāvoklis. Reālais busu stāvoklis, kāds viņš ir. Nu, pat cik mums viņš tīsies plēvē, jā, mums būs dizains viņam, mums būs diski ļoti skaisti, 18, pasūtīti jauni, offroad riepiņas, teiksim, nu, tiks nokomplektēts. Virsbūvei, visam ir jābūt uz 100%. Tāda busa, visticamāk Eiropā, nu, es domāju, uz vienas rokas pirkstiem varēs saskaitīt, cik tāda gala rezultātā būs beigās. Ar to mēs piedalīsimies pasākumos, izbraukumos, tāpat arī motokrosā, kaut kādos pasākumos, vēl kaut kur. Jau interjers, protams, būs pats pēdējais, tuvāk vasarai, šobrīd eksterjers tīri. Ko es vēl varu pastāstīt? Jā, šobrīd gaidām pilsētas evakuatoru. Pilsētas evakuators mūsu sadarbības partners, labākais evakuators Latvijā. Attiecīgi krāmēsim busu augšā, brauksim uz mūsu metinātavu, ja, un arī metināsim busu. Kaut kādi ieskati būs par metināšanu, kā ir izgriezti paneļi, cerams visticamāk. Un tad jau, ka būs atpakaļ likšana kopā, jaunās detaļas, nu būs interesanti. Tikai precizu naudu. Man vajag vestīti mazo keponiņu. Tā vestīti ir vēl, var uzrakst vēl workshop aizmūrē. Ne, man vajag ādas vestīti. Uz krāsla vai krēles. Nu, šis ir tikai, man ir biznes, šis ir vienkārši tāpat vien prieka pēc. Labi, viss pietiek muļķoties. Un tā, 2 years later, kāds iedarbina traktoru. Esam visu nofilmējuši. Apskaties, tu pasties, kas pa metriņu, joptvai. To meitiņu vajadzētu uzkrāsot. Es jau viņas vienreiz krāsojis. Wanna be a player. Tā ir pēdējā reize, kad mēs redzam Kārli. Šitos, domāju, mēs Rīgas satiksmē varētu sākt piedalīties, teiksim, kaut kādas tos nakts reizes no klubiņiem meitenes vadās mājās. Tātad, jā, šīs ir vienas no detaļām, kuras mēs metināsim. Vēl nāk 2 pilni lieli sāni, kas mums ir mazliet jāuzgaida, kas mums nāk. Būs ar piegādi tuvāko kaut kādu klāt. Attiecīgi, jā, visas metāla beigtās dēļas mēs pārmetināsim, grīdu sametināsim un sataisīsim. To arī būs kaut kāds ieskats video vai bildes ar paveiktajiem darbiem. Viņas maksā nieru, tāpēc prātīgi. Jā. Te tu nāc stikls. Tas jau nekas, kad tas ir mūsējais. Durvis ir skaistas, jā, stiklu pārlīmējām no mūsu durvīm, bet durvis ir baigi labi skaistas. Rekur arī nāk aizmugurējās durvis.
Džeki izniedzīt. Jā, nu jā, kā jaunas. Stulbi tas, ka viņas nav... Redzēja, melnas viņas pulst, vai ne? Jā, bet nu labi nav. Tieši redzēju otrādā jums slikti, lai mēs redzam viņu. Priekš tie arī mūsu stikli. Šitie nav mūsu stikli. Jā, šitie nav mūsu stikli. Redz, nav tonāti. Nē, viņš ir viegli ietonāt. Jā, bet mums jau vajag pitch black tonējumu. Salīdziniet tās, kas bija. Viņš jau teica, kas tas ir? Tur mazliet rūsa? Kas tas ir? Mazliet rūsa tur tikai ir, ja? Tu man par rūsu nepiesinies. Tur jau mazi burbulīši. Mazi. Arī atbraukuši mūsu draugi Klaklaife ir, ja? Paprasīsim, ko viņš domā par šo projektu. Varbūt arī iesaistīsim viņu šajā te projektā vispār, tad jau redzēsim. Labdien! Labdien, sjomki, filmēšana, jā? Čau! Es trāpīju filmēšanā Jā. tagad, jā? Tas ir slikti, Mēs ja jau- es mēs jau- neesmu apģērbies. Mēs jau pabeidzām, jā, Klaks ir ieradies. Nu, ko domā par mūsu busu? Ko es domāju? Nu, zinot tevi, tur būs kaut kas ļoti interesants, kaut kas īpašs, un šobrīd viņš izskatās ļoti katastrofiskā stāvoklī. Tas ir food trucks. Mikriņš. Bet zinot vēl workshopu un jūsu neatlaitību, tas ir 100% būs kaut kas vienkārši nereāls. Un kaut kā tā, tad jau nākamajās sērijās skatīsimies un darbosimies. Nu, par jums darbi runā, tāpēc. Super! Atceries, Jā. ka šitādi offroadnieki ne tik augstu. Vienkārši kosmos. Mums ir treps, lai uz viņiem tīk. Čist. Te kaut kā jālien iekšā. Kādam jākāp augšā. Reku, viens noliek no otrs iekāt iekšā un padod. Bet Lauķi saprot, tā ir reāli visa detaļa. Jā, es saprotu. Mīk tā kā tu esi tievākais, tu kā. Tas ir viss busiks. Nauda. Paldies! Paldies, paldies Aerobus, jā, par durvīm, par metāla detaļām līdz galam, jā, tā kā esam tikuši pie visi, ko mums vajadzēja. Šobrīd... Mierīgi. Kāli, tu to trubiņu uztaisīji tā kā? Pizdzēts, Kāli, nu. Kas tai trubiņai vainas ir? Kurai? Šitajā pusē. Kāpēc viņi ir... Kāpēc viņi šķība greiza nepareizi? Kāpēc viņi ir otrādi purta? Pārvērtības uz to pusiņu vienkārši. Izsīsies. Tas nav galīgi sapults. Būs kā jauns. Tā jau var mākļupojas, bija viņa vieta. Jau klausies, tad esmu nopakšā redzot kaut ko. Ne kaut kāds beats. Uz kuriem mēs dodamies? Mēs dodamies uz... Pagaidi. Mēs dodamies uz krāsot tavu, metināsim sliekšņus, būvēsim, pēc tam šito busu fliposim, šrotā mēs viņu nodosim. Zini kā, ir viena tāda nianse, ja? Tu brauc, tu nošķilies, ja? Un ja tev ir kasko, tad tu esi iegūmā. Nē, nu tu brauc, tu nošķilies, bet atceries vienmēr, ja tu brauc uz pilsētas evakuātoru, tad tu jau esi ieguvējis. Take me home, West Virginia. Es varēju nobraukt kaut kur no ceļa. Gribas nobraukt kaut kur no ceļa vien? Tad, principā, ko man tad izdarīt, tad sakārtot ko tieši? Sakārtot to boksu, kur bija iekšā tā te busu, kur bija iekšā saki rasnējam, lai strādā. Viņš iegāja servisā. Tu pasaki, lai viņš nāk ārā, bļaļ. Pīrādziņ nāc ārā. Pasaki viņam pīrādziņ nāc ārā, palīdzēt. Tev ir abonements. Jūsu abonements ir izslēgts vai nepieņem zvanus, bļāns? Jā, tieši tā. Take me home, West Virginia. Ja tev ir kasko, tu esi ieguvējis. Bet ja tev ir vēl sadarbība ar pilsētas evakuātoru, tad tu esi laimētājs. Jā, tas ir tā kā Fēniksā. Jā. Jā. Mēs dodamies uz turieni. Tur mēs atstāsim busu, jā, mūsu cilvēks, šo te busu, teiksim, projektu, teiksim, sāks virzīt jau tālāk. Un kaut kāds ieskats arī būs noteikti tajā visā, visticamāk. Un tad jau būs interjērs,
Jā, būs eksterjērs būs Mēs interjeru dizaineru ņemsim. Mēs ņemsim internetu dizaineru. Internetu nevajag mums. Internātu dizaineru. Mēs vajag interjēri dizaineri. Saka marmoru, metālu. Īstenībā mēs varētu, lai cilvēki mums, pieņemsim, atsūta piedāvājums, kādus mēs varētu uztaisīt mūsu Volkswagen Crafteri. Bļāņ, saprotu, ka cilvēki mums sūtīs kaut ko. Tāpēc, ja man būtu tāda, ja man vajadzētu sūtīt, vienīgais, ko es darītu, es aizsūtītu jūs nahuj. Nē, ir cilvēki, kuriem interesē, un viņi tiešām vēlās piedalīties. Redzi? Strapon. Yes, okay. Take me home. Take my money. Take my money. Hey, go home. She want my money. Take my money. Bet ja godīgi, mums ir ļoti labs deals. Tu negribēji atvērt vārtiņus? Nē. Es tik viņš. Es varētu viņus nahu izpīzdīt ārā no šīs te pasaules. Tikai glupības nerunā, tev tāpat dzird. Tā, tagad aiziešu tos te, asties kā māku, olimpiādē piedalījos pirmajā vietā, bija, nahuj, es tikai vienīgais par sētu pisu, no netienu, nahuj, man tā patīk, nahuj, skriet pret vēju, ar alus pudeli rokās, esmu laimīgs, šī laimīgākā diena manā mūžā, aiztiec kāds pa traktoru, viņa fūra uz fūras uzkrauka, balkās pa diskiem, bet sapnis, Kaut ko viņš tur atkal runā. Nu, kad tu šito visu klausīsies, tad tev būs tāds, wow, cik jauki. Jaunais cilvēks, šeit nedrīkst parkoties, pabrauciet bišķi. Hey mate, you come park there. Kur mēs liekam busu? Es domāju, ka tur. Tu pēc tam noskaties video, ko es tev ierunāju. Es jau teicu, viņš atkal tur kaut kur runā. Tā drēka tev tur būs. Tātad, kur mēs esam ieradušies? Nefilmē tik tu. Mēs esam ieradušies pie... Esam ieradušies pie mūsu krāsošanas nodaļas. 6. nodaļa krāsotavu. Kroči, jā. Bus ir ieradies? Sarķena. Mēs esam Sarķenā. Ātri gan mēs atbraucām? Kroči, jā. Šī ir unknown location. Unknown, jā, šis ir lokācija. Eko mēs laiva. Nē, to laivu nedrīkst rādīt. Ne? Nē, tāpēc, ka daudzi ieraudzīs laivu, viņi sapratīs, kur tas ir. Tāpēc, ka daudzi zina šo vietu, sakarā ar to laivu. Laiva. Tas būs nākamais, varbūt, mūsu projekts. Laiva? Jā. Katamarāns. Es zinu, ko mums vajag nopirkt nākamā. Dirižabli. Un virs Bell Workshop viņus laik turēt, lai viņš lido. Zini, kāda reklāma? Duffman. Kas tur un tā? Bell Workshop autoservis centrs. Tas tā gaisa balūns. Balūns. Nē. Dodās lejā. Būs viņš dodās lejā, apsties aiziet. Zini, ja viņš šeit kaut vai pats noripot, nekas traks jau nebūtu. Tikai tur mīnus piekare jaunā. Mēs varētu, zinu, ko izdarīt? Mēs varētu sauli uzmest Craftera kājās stāvot. Pagaid, man po biļetīt jālopā. Lec iekšā, popin! Teik, mani. Evakuators tāds, bļādā, nu nāku, kas te pa huļņi nopēr? Nu viss? Jā, ļoti labi. Ļoti labi. Man jautājums, kā viņš viņu dabūs tur iekšā? Viņš varbūt ārā to darīs. Domā? Es nezinu. Sniegs nokusīs ar pirmo pavasari saules staru. Būs kļūs skaistāks. Nu, nē, būs rēcīgi. Būs forši. Krāsotājs mums sakrāsos busu, viņš mums ir prasmīgs, džeks. Jā, krāsošana mums ir diezgan kvalitīva, augstā līmenī. Jā, davai, čau. Paldies tev. Čau. Čau. Labi, tiekamies nākamajā sērijā. Nākamā sērija mums būs par kaut kāds process par metināšanu. Iepirktās rezervas daļas jau mazliet interjeram, teiksim, krēsla priekšējie, to mēs gan esam jau, bez tā mēs nevaram. Kaut gan pirms tam vēl mums būs tehniskās apskats apmeklējums, liksim busu kopā arī. Un arī būs, aizbrauksim pie pušiem, kas mums viņu rāpos. Jā, aizbrauksim pie pušiem, kas mums viņu rāpos. Tā kā, būs interesanti, paliec ar mums un tiekamies jau nākamajās sērijās un citos projektos. Čau! Detaļas jaunās un liks virsū. Karl, tu paņem durvis! Šī, tagad. Naudiņas beidzās. Attiecīgi, jā, būs projekts ir gaisā un
Kāds tīra busu? 100 epizodē kāds joprojām tīra busu.